Vakars lauku sētā. Uz šādu izglītojošu pasākumu par senajām amatu prasmēm Kalvenes pagasta ābelnieku estrādē bija aicināts ik viens interesents. Šeit, improvizētajā lauku sētā, dažādu darbu tik tiešām par pārēm, kas prasīties prasās pēc čaklām rokām un gudra padomiņa. Ai darbiņi, bez darbiņa nevarēju. Darbiņš man prieku deva pilnu klēti labībiņas. Māku dziedāt, māku dancot, sienu pļaut nemācēju. Tēvs mācēja sienu pļaut, meitas puišus kacināt. Sveiki, Kalvenē! Vieta šeit ir laba, kad apskatās. Un cilvēki arī nav mānējami. Nu jā, bet ne jau vieta izceļ cilvēku, bet cilvēks vietu. Jā, un kā tad jums šeit klājas, ko? Labi, Dievs jūs mīlē, vai ne? Un vēlns arī neatstājas. Dievs vienam sola, otram dod. Nu, bagāts jau dara, kā grib. Nabaks tas kā var. Nauda nesmird! Jā, labāk ar Dievu nabaks nekā ar velnu bagāts. Pagaidi, mīļās, bagātam visur gods. Kas māk, tam nāk. Bet kas tam krīta to grūti. Kas otram nevēl, tam pašam netiek. Un kas otru laimi apskaudīs, tas savu mūžam nebaudīs. Lustig šur, tēvu zeme man visur. Lustig šur, tēvu zeme man visur. Es biju liela dziedātāja, mana deva rauduļam. Es biju liela dziedātāja, mana deva rauduļam. Es to savu raudulīti ar dziesmāmi kairināju. Es to savu raudulīti ar dziesmāmi kairināju. Lustig šur, tēvu zeme man visur. Lustig šur, tēvu zeme man visur. Nē, Ir nu gan nelāga laiks šodien. Nu, saki paldies Dievam, ka tāds, ko tu darīt, ja nebūtu nekāda. Labāk strādāt nekā vaidēt, kam darbs, tam maize. Darbs kož kaulā. Darbs kaulu nelauž. Nu nevar ne par lūpu pārspļaut. Pēc darba salda dusa. Kad nomirsi, tad atpūtīsies. Visi slimi. Pienāk svētdiena, nav ko glabāt. Nu, bats jau māca strādāt un augstums tecē. Nu, mīļā, tad cel tu un es stenēšu. Jā. 5 spoles dienā vērta, 5 spoles vakarā. 5 spoles dienā vērta, 5 spoles vakarā. Bet Jans arī jāguļ. Bet Jans arī jāguļ. Lai gan vērtu, lai gan audu nepanācu māmuli. Lai gan vērtu, lai gan audu nepanācu māmuli. Bet Jans arī jāguļ. Bet Jans arī jāguļ. Vakars lauku sētā – tā ir atgriešanās senos un netik senos laikos, kad katrā lauku sētā tika darīti darbi, par kuriem vairs tikai lasāms grāmatās vai dzirdams nostāstos. Ideja jau ir briedus galvā vairākus gadus, jo tad, kad tu satiecies ar saviem vienaudžiem, un kad kompānijā tu runā, vai tu atceries, kā darīja to, vai tu atceries, kā tad bija, tad saproti, ka šie laiki aiziet. Nu, un tad, kad notiek kāds bēdīgs notikums, tad pilnīgi sapratu, ka tas ir jāceļ gaismā, jo neaiziet tikai cilvēks, aiziet ar viņu arī viņa darba tikums, aiziet viņa zināšanas, aiziet viss, kas ir bijis ap viņu, ko viņš ir mācējis. Un tāpēc, lai tas nezust, likās, ka būs interesanti parādīt jaunajai paaudzei to, kā saimniekoja mūsu senči,
kāds bija viņu darba tikums, kā viņi darīja darbus. Šie visi instrumenti un visas lietiņas, kuras jūs redzat, no senlietas tieši, ir nākušas no Kalvenes pagasta iedzīvotāju mājām. Un tad, kad tu to cilvēku uzrunā, viņi ir atsaucīgi. Un ja nav viņam pašam mājā, viņš iesaka, pie kā griezties. Un tiešām šis bija labs darbs komandā. Atsaucīgi cilvēki mums apkārt bija. Kur jūs esat? Spēlēsim spēles! Kripata, krapata, kripata, krapata, kripata, krapata, marš! Kripata, krapata, kripata, krapata, marš! Kripata, marš! Kripata, krapata, kripata, krapata, kripata, krapata, kripata, krapata, kripata, krapata, kripata, krapata, mājās marš! Piens, krējums un sviests latviešiem jau tradicionāli allaž mīlesta galdā celts. Šoreiz gan izpaliek pati piena slaukšana, taču to, kā no piena atdalīt krejumu, griežot vienmērīgā ritmā piena separējumā mašīnā, to gan var izmēģināt kā lielu tā mazi. Ja izdodas iegriezt pareizajā ritmā, mašīna murrā kā kaķēns, pamazām vien piepildot krējuma trauciņu. Ko gan darīt ar sātīgo un trekno krējumu, ja saldi ēdieni, ne arī tortes šoreiz nav padomā? Ko gan citu? Jākuļ sviests. Ar koka karoti māla bļodā krējums tiek kults un kūstīts, un kā atzīst saimnieces, vajag gan pacietību, gan arī spēku rokās. Nu tad kā jums te tās saimnieces ir ar to sviesta gatavošanu? Viegls darbs nav. Viegls nav, ne? Bet nākas arī kaut kad vēl tagad tā reālajā dzīvē pamēģināt. Tagad vairs noteikti, ka nē. Es esmu vārījusi skāputru, ka bērni vēl nebija piedzimuši. Esmu vārījusi skāputru. Jā. Bet nu nevienam negaršo jau, tikai man. Tikai to, ne? Tikai mammai garšo. Sviestu esmu kādreiz kūlus tikai tad, kad Oma vēl bija dzīvu Omas laikā, tad es zinu, kad bija jāmīts, lai parādās tā sūkaliņa. Speciāli brauc uz šo pasākumu? Protams. Vienmēr vajag kaut ko jaunu apskatīt. Tu gribēji zināt, kādi tad ir tie lauku darbi? Tā, lai gan nav jau pirmā reize būts varbūt tādā dzīvē, lauku dzīvē. Tas jau ir pieprasts kādreiz, bet izbaudīt vēlreiz to un apskatīties uz to nekad nav par ļaunu. Ardeņ, noslēgt, tu vari izspiest vēl. To sūkaliņu. Maliņā tā kā? Jā, saspiedīsim. Nu, kas ir palīt? Piedod, man to uzšļātās virs un nestāv te pie bļodiņas palīt. Nu. Skatāmies, kas te notiksies, redzēji? Nu, tagad. Skaties, kas tur būs? Kas te gās? Skaties, labā māsiņa. Kurš ir tas ķērnes piens? Šitas te. Tā sūkaliņa? Jā, un tas bērnībā bija tas garšīgākais, ko gaidīja, ka to sviestu uztaisīs un ka varēs dzert. Jā. Tad mazgāsim to pienu, to sviestu. Mazgāja ārā tās sūkals spaidīja tik ilgi un maina nākošo ūdeni un atkal, kamēr tas ūdens vairs nav duļķēns. Un tādā veidā izmazgā ārā tās piena paliekas viss un viņš nesabojājās tik ātri. Sāla arī liek klāt? Jā, pēc tam bišķiņi pieliek sāli, beigām tu būs izmazgāts, redz? Un tā viņa mazgā svīts. Diezgan darbietilpīgs process, vai ne? Ir, nav ne joka, ne mūsīšiem bija ko darīt. Spēcīgas sievas auga.
Tu redz, kas laukos pa meitenēm ir? Garšīgi, ļoti garšīgi. Nu, tā nav jau bieži nesanākais droši ar tādu sviestu. Vecmāmiņa toreiz taisīja tādas. Tieši tā. Nu, bet pašam arī nācies to sviestu gatavot? Jā, lopi ir, bet piens ienodot. Nu, bet varētu jau pamēģināt kaut ko labu. Varbūt uz Jāņiem kādu sieru sasiet. Iespējams. Tagad garšojās un iespējams, ka mēģināsim taisīt. Sitam laukstiņas kaunam, mušiņu liekam podā vājam. Sitam laukstiņas kaunam, mušiņu liekam podā vājam. Tēvam gaļa, mātei gaļa, bērniem sula bļodiņā. Tēvam gaļa, mātei gaļa, bērniem sula bļodiņā. Vāru pupuriņu, pieceļu tik katliņā. Šitam došu, šitam kam nekā. Lauku darbus darot, tik tiešām vajag lielu pacietību, arī zināšanas un, protams, muskuļu spēku. Bez tā visa pat malku nesazāģēt. Jāprot arī sastrādāties, jo īpaši zāģējot ar 2 roku zāģi pēc vecām malciņa ir! Kā jums labi sanāca īstenībā? Jā. Bija jau kaut kāds trendiņš, ir jau mājās darīts? Jā, mēs pusīt. Ar maziņu, jā, tādu zāģi. Jā. Man liekas, ka īstie lauciniekiem jau vairāk ir jaunie zāģi. Nu, tas gan tiesa. Mums tas ir treniņš, mums tas nav ikdienas vajadzība. Un tad šodien ir īstā vieta un īstais laiks, lai paraudzītos, kā te īsti laukos saimniekoja kādreiz. Jā, ir labi. Ir kaut kāda pārsteiguma. Es jau bērnībā daudz esmu redzējis. Neliec, jāstāv. Nu, sveiki, aizputnieki! Veiksmi darbā! Ko te dari? Klausies, tik daudz grozi jau ir, ko tu vēl pisi? Un šitā notiek tā grozu pīšana? Un kas tas ir pa vidu? Kaut ko tur ieliek? Kas tas ir? Tas ir centrs. Te kā izskatās īstenībā? Viņam tāpat iemaucās ribiņas te. Un vairs neiet sāns. Šito ieliek viducītī. Un ar šito veido to formu. Tas ir kāda Jā. Tas dibentī šitāds te. Tas ļoti vienkārši. Nu, redz, kā izrādās. Es arī nebiju nemaz redzējis, ko tik teikšu. Tas paistāja tādu, pienago pie formas, te iesprauž katrā pa 2. Ieliek vinierīt un šitā. Jā. Saliet augšā sasiem, lai ir forma. Jā, bet tos materiāls jau vajag sagādāt. Nu jā, laiku ir. Kas tie par materiāliem? Kārkli? Šitas ir kārklis, un šis ir tās dekoratīvais, tās augstās. Invazīvais, un liekas, ka Latvijā viņš skaitās. Reiz pateica, ka vai sākt pītās, man 20 000 vajag. Mēs domājam, kungs. Bet tā jau savācās. Te ir kāds 50 klūdziņas te kaut ko. Nu, ko ar 50 klūdziņām var izdarīt? Īsti neko pusgrozu uztaisīt. Grozam vajag 100. Vai mēnesis nodarbojās ar klūdziņu vizošanu, un tā jau savāc. Viena no senākajām arotprasmēm ir arī puzuru gatavošana, kas tradicionāli mums vairāk saistās ar ziemas saulgriežiem. Tas ir arī seno latviešu kāzu dekors, kristību dekors, vai arī vienkārši mājās, vai vienkārši mājas attīrītājs. Viņš smuki griežās un mums to gaisu smuki tīra. Vienu pusīti uz otru pusīti. Nu, bet kā tu to puzuru gatavo? Ļoti lielu pacietību laikam vajag, jā? Jāmāk skaitīt, jāmāk siet mezglus. Līdz cik ir jāmāk skaitīt? Jāmāk skaitīt līdz 12. Tas jau būtu tā kā vienkāršāk varbūt. Un mezglus siet, jā? Un mezglus jāmāk siet. Un ādatiņā diegu trāpīt. Tas jau ir sarežģītāk. Nu, un tagad uzvērs vienu, un tad mēs atkal siesim klāt. Kārtīgā latviešu sētā vēl pavisam nesenā pagātnē bija vismaz viens vai vairāki zirgi, jo kā gan bez tiem zemi apstrādāt, sienu vākt vai aizbraukt uz tirgu, bodi, baznīcu vai pie radiem ciemos. Bez zirga laukos, nu kā bez rokām. Man vispār visu mūžu pagāja, neteiksim visu mūžu, bet visu bērnību ar zirgiem, jo mamma bija slima un nevarēja tā tik daudz iet.
Un tad man vajadzēja visu tos darīt. Cik te jums bija zirgu? Nu, jaunsaimniecībai bija 2 zirdziņi bija. Un vajadzēja jūgt un vest un jāt un visu kaut ko sanāk, jo nebija tādas ieved grāvī uzrāpās virsum un jāj. Un labāk jau patikās, kad zirgs auļo, tad bija vienkāršāk, ka viņš skrēja soļos skrēja, tad vairāk tricinājās. Mūsdienās zirgus pārsvarā redzami dažādās sacensībās, tos speciāli audzē un trenē. Lauku darbiem tiem tagad ir sveši. Kalvenēs spožos ratos tiek jūgta Venēra no Snēpeles pagasta. Kāpēc viņam tās klapas ir vajadzīgas? Tas vairāk domās, lai nebīstās, jo ir jau mums arī ir it kā braucamie zirgi, bet viņas nejūdz, bet viņiem, piemēram, jājot pa mežu, izspurts putns, vai kaut kas nokrīt. Viņš it kā dzird, bet viņš to arī redz, un tad viņš sabīstās. Tāpēc tā klapa arī ir. Tur, ka viņš redz, teiksim, arī viņš redz tajā virzienā, tur viņš iet, viņš pa labi neliks grāvi iekšā. Jā. Kumeliņi, kumeliņi, tu man kaunu padarīji, trādrī, dralalā, tu man kaunu padarīji, trādrī, dralalā, tu man kaunu padarīji. Tev kājiņa paslidēja, man nokrita cepurīt, trādrī, dralalā, man nokrita cepurīt, trādrī, dralalā, man nokrita cepurīt, man nokrita cepurīte jauna meitu budziņā, trādrī, dralalā. Jaunu puišu pulciņā, trādrī, dralalā, jaunu puišu pulciņā. Šis spēles smiegu vilkā, mazajami bērniņāmi, aiņu, aiņājādi, mazajami bērniņāmi, trīsi vilkā vilkījāji, trīs guldiņas rālijāji, Ievzied laikā jācer paicis. Kas ta nu ir? Jā, ievzied laikā. Un tev par godu iet. Mēs jau zinājām to pasākumu. Īsta lauku sēta nav iedomājama bez govīm, zirgiem, cūkām, trušiem, vistām un arī aitām. Agra un Ļubovas strazdu saimniecībā Kalvenē ir vairāk nekā 100 aitu, kurām vilna parasti tiek cirta ar elektrisko ierīci. Šoreiz pirmo reizi lietā tiek liktas dzirkles, tāpat kā senos laikos. Bet vai saimnieks zina, kad nedrīkst tā stīti nocirpt? Asīt nedrīkst, tur jāatstāja vilniņa. Kāpēc jāatstāja vilniņa, saimnieku pasaka? Kāpēc jāatstāja vilniņa? Saimnieks arī nezina, varbūt kāds bērns vai kāda zina, kāpēc astītei jāatstāja vilniņa. Tāpēc, lai aitiņai nebūtu augsti, kad viņa ir nocirta. Es adīju raibus imdus, pašā kalna galiņā aji, vai tie puiši stulbi bija, kā tie manis neredzēja, vai tie puiši stulbi bija, kā tie manis neredzēja. Lai tiktu pie siltiem cimdiem, zeķiem vai džemperiem, līdz tam vēl krietni jāpastrādā, jo vilnas apstrādes process ir ilgstošs. Tas prasa atkal gan zināšanas, gan pacietību. Bet pats galvenais arī darba rīkus, kas tagad pavisam reti sastopami. Arī podniecība ir viens no senajiem arodiem. Tās ir abrīnas vērtas pārvērtības, kā bezformīga māla pita, keramiķis Annas Mētras rokas maz pamazām pārvēršas par kādu skaistu un formīgu, saimniecībā noderīgu trauku. Kurš gan to vairs lāga atceras, kā rokām bersti palagi un kretli,
pirms elektrisko un automātisko veļas mašīnu ienākšanas mūsu sadzīvē. Ziepes, veļas dēlis un vannīte ar ūdeni. Tie savulaik bija galvenie veļas dienas atribūti. Mēs jau tādā bērnībā tikai nedaudz varbūt no tā redzējām, bet ka to visu dara un rāda un ka visiem ir interesanti un ka var roku pielikt klāt un ka redz, kā tās lietas notiekās. Tas ir ļoti skaisti. Ko tu pamēģināji šodien? Ko tu darīji? Veļu? Mazgāju veļu. Kā tad bija? Nebija par grūtu? Nē. Patika? Jā. Tur bija jāberž tā veļa? Jā. Mājās arī tā darīsi? Ko? Savas zeķītes, kleitas skaistās. Arī gribētu mazgāt. Varēs izmazgāt savus zeķus. Kleitiņas. Jā, pateicu, ne? Nu jā. Un ko māsiņa, ko tu pamēģināji? Es arī to pašu. Tu arī mazgāji Tu arī veļu, to ne? pašu, jā. Kā tev patika šis te pasākums? Kaut kas varbūt izbrīnīja, kaut ko jaunu ieraudzīja, nezināmu? Principā bija tāda iespēja atcerēties, kā ir bijis, kad es pati biju bērns, jo aitu cirpšana, piena mašinēšana, puzuru taisīšana, tās jau bija lietas, kas bija klātesošas un kuras varēja izbaudīt. Bērniem savukārt mazliet eksotika par to, kā ir bijis un kā bija kādreiz. Nu jā, lai viņiem tas ticamības efekts būtu citādāk, viņi saka, ka mēs pasakas stāstam. Jā, tieši tā, un viņiem liekas, ka dinozauri bija tajā laikā, kad mēs bijām mazi. Kā es domāju, vajadzētu šādus pasākumus, tad tā kā laba tradīcija varētu būt vienreiz gadā pirms Līgo svētkiem, piemēram. Jā, es domāju, ka tā ir brīnišķīga iespēja gan būt laukā un ārā un kopā un kaut ko apgūt, kaut ko ieraudzīt. Es domāju, ka brīnišķīgi. Vasaras saulgriežos, Līgo svētkos un Jāņdienās tradicionāli galdā tiek celts siera ritulis. Arī lauku sētā saimniecēm pavisam ātri izdodas uzbūt šo gardumu. Tas zem presa liek ar, vai ne? Viņš notecēs. Un sieru mēs, pēc stundas jau mēs varam griezt un mēs varam cept uz pārņus. Tad jau viņš tas jau ir sulīgs, karšīgs, vai viņš gan silts vēl ir, bet viņš jau griežams. Cik ilgi tāds stāv? Kamēr tu viņu apēdi. Pavisam nemanot darbīgi, arī skanīgi aizrit vakars improvizētajā lauku sētā Kalvenes pagasta ābelnieku estrādē, pulcējot itin daudz dažādu paudžu ļaudis no tuvākas un tālākas apkārtnes. Iespējams, ka šī varētu kļūt par jaunu tradīciju mūsu senču kultūra vēstures izzināšanā. Nē, nevajag. Tā patīk.